Sveiciens Saules un Vēja stāstos. Mans vārds ir Elīna Balckara, un šodien ciemos ir cilvēks, kurš vēja, saules un citos spēkos ved ne tikai sevi, bet arī citus piedzīvojumu meklētājus. Organizācijas Baltais kalns veidotājs un sajūtu inženieris Mārtiņš Zviedriņš. Čau, Mārtiņ! Sveiki, Elīna! Sveiki, darbie klausītāji! Mārtiņ, tu mēdz saukt Baltā kalna komandu par sajūtu inženieriem. Kas ir tās sajūtas, ko jūs cenšaties būvēt? Šo nosaukumu varbūt mēs šobrīd lietojam retāk, bet pirms gadiem 10 mūsu tādos beidzamajos skolas gados un pirmajos augstskolas gados mēs bijām vēl tādi, diezgan pa gaisu un mākoņiem, un tad mēs jau saucām par sajūtu inženieriem, ka mēs veidosim pasākumus, kas mainīs cilvēku, kas no viņiem izmainīs visas tās sajūtas, ko parasti mēs gribam izmainīt. Tur bailes, prieku, asaras, dusmas, ļoti tādus spilgtus pasākumus, kuros ir pārbagātība ar šīm sajūtām. Protams, toreiz mums likās jūra līdz ceļiem un viss ir iespējams un maucam un daram. Un reizēm mums izdevās šādi pasākumi, reizēm netik ļoti. Bet šis nosaukums sajūta inženieri palika, un tā tas nāk mums līdzi, un ir cilvēki, kas atcerās, ka mēs izmantojam agrāk ļoti bieži šādu terminu, un tas ir tāds pagātnes mantojums, bet noteikti mēs turpinam aizvien kaut kur zemapziņā netieši arī radīt šādus pasākumus, kas īstenībā ļoti labi raksturo šie divi vārdi sajūta inženieris. Tavā LinkedIn profilā joprojām bija šie vārdi atrodami, un tāpēc es pie viņiem arī nedaudz pieķēros, bet ņemot vērā, ka vismaz mēģinājumi radīt sajūtas, kā tu mini, ir bijuši, kas ir tie elementi, ko tu un tava komanda ir izmantojuši, lai veidotu sajūtas? Ar ko jūs spēlējaties? Es varētu izlīt divu veidu pasākumus. Ir viena pasākuma, kas būtu kā teātra izrādes, kur ir scenārijs, kur kaut kas notiek, un tad ir otra veida pasākuma, kas ir vienkārši milzīgs piedzīvojums, ļoti fiziski smags, kādā tu vari ņemt uz dalību, kurš vienkārši no tevis izmaina visu to ārā. Ja tātad pirmajos organizācijas gados mēs ļoti fokusējāmies uz šīm teātra izrādu tipa pasākumiem, bet jāsagodīgi viņi nenotika bieži, un tad, kad viņi notika, viņi bija aizvilkti līdz ekstrēmiem. Tur ļoti lielā augstumā viss notika tumsā, tos cilvēks pārmoci. Lai tev uzbūrtu aina, piemēram, kas notiek šajā pasākumā, cilvēki tiek sadalīti kaut kādās nelielās komandās, viņi tiek iesūtīti mežā, viņiem kaut kas ir jāmeklē, viņi ilgi nav gulējuši, viņi nesaprot, kas vispār notiek, un tad kaut kur tālumā tornī sēž meitene, mednieku tornī pilnajā šis koris, kas Teterovskim ir. Balsis? Jā, un tajā pilnajā tērpā, un viņi kaut ko tur astrāli dzied, un tu dzirdi to balsu, un tu tā kā mazliet tā kā baili paliek, un tu tur kaut kas jāiet meklēt. Restīvi tādas īsas epizodes, vai, piemēram, mums bija tāds, tas ir ļoti zināms pasākums, mums bija pasākums uz Nāves-salas, kur cilvēkiem nakts laikā bija jāpārpauda Daugava, viņi nonāk uz Nāves-salas, uz Nāves-salas ir Latvijas paintball izlase, kas viņus medīja, un tad tur pa vidu vēl spēlēja vijolnieci, kas tā kā rīktīgi tādu griezīgu, rada tādu atmosfēru. Un tādas nelielas detaļas, bet kas tev aiziet tā kā līdz dziļumiem tās sajūtas. Tu nesaproti, vai tas ir filmā vai realitātē. Bet jāsagodīgi tātad šīs teātra izrādes tipa pasākumi bija, pirmkārt, viņi nav rentabli, tur piedalās ļoti maz dalībnieki, un tas vairāk bija tāds, pirmajos gados, ka likās jūra līdz ceļam, un mēs visu varam, un ar to pelnīsim miljonus. Bet šobrīd mums fokus vairāk ir uz tiem pasākumiem, kur mēs ejam dabā, un tur vienkārši tas nāk ārā, visu, ko mēs mēģinājām mākslīgi izdarīt. Kas dabā un dabas spēkā ir tāds, kas rada šīs sajūtas, kas izvelk viņus ārā? Kāpēc tieši dabā tas ir jādara, nevis sporta zālē, piemēram? Es domāju, ka tas arī var notikt sporta zālē. Man liekas, ka tur tas galvenais, kas nostrādā, vismaz man veidojot pasākumus dabā. Protams, es varētu runāt par kaut kādām koks un daba un vējš un saule un tādas ļoti zināmas frāzes, bet tās nerezonē īstenībā. Tas, kas parasti cilvēkiem dod to spilgto sajūtu pārbagātību, ir kāds augstāks uzdevums, kur laikā, kad viņi veic šo uzdevumu, viņi vienkārši aiziet tādā tā kā misijā, un tad viņi vienkārši redz un sāk redzēt lietas savādāk un sajust lietas savādāk. Bet ir vienmēr šis augstākais uzdevums. Piemēram, atkal minēšu mūsu piemēru, mums bija jāpiet apkārt kalnam.
Un mums bija konkrēts dienas skaits, ļoti liela distance, un tas bija uzdevums. Un katru rītu celies ar šo uzdevumu. Nevis mēs dzīvojam mežā un 10 dienas vienkārši klaiņojam puguns, kur nav uzdevums. Tas tur var ēst sēnes, bet ir kaut kas augstāks, kas virza. Un tad, kad tev ir šis uzdevums, tad tā daba ir ļoti forša pievienotā vērtība, kas to dod tās spilgtās sajūtas, kuras tu nekad nenoķers pilsētā. Un beigās mēs kaut kādā mērā nākam no dabas, mēs esam daba, un tā, kad mēs esam dabā, mēs jūtamies mājās. Klausītājiem kontekstam, tas, ko piemin Mārtiņš, mēs gadu atpakaļ kopā devāmies pārgājienā apkārt Monblānam. 6 dienās mērojām diezgan daudz gan augstuma metrus, gan kilometrus, un tas ir tas, uz ko Mārtiņš atsaucas, bet tu pats kaut kādā veidā esi nonācis līdz tai atziņai, ka fizisks izaicinājums, augstāks uzdevums, ieteicams dabas kontekstā ir tas, kas tev maina iekšējos procesus. Kā tu nonāci līdz šai atziņai, ka tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs ar kaut kādu zinām regularitāti tavā dzīvē, klātesamībā? Es to varētu salīdzināt ar aku, kuru vajag ik pa laikam izsmelt, lai viņa ir tukša un atkal var piepildīties, un to aku var iztīrīt. Līdz ar to, ka mēs ikdienas mūsu skrējienā esam, un mēs sev laika gaitā mēs vienkārši kļūstam pilni ar lietām, no kurām mums kaut kā jātiek vaļā, un ikdienas skrējienā mēs no viņām nevaram tikt vaļā. Mēs meklējam kādas vielas, kas mums varētu to palīdzēt, bet tas nestrādā. Un tad šādi pārdzīvojumi, kas tevi iztukšo, ir šī aka, kur tu izsmel. Un tad tu vari atkal, tev ir kaut kāds restarts, jauns sākums, un mēs organizējam pasākumu nosaukumu Kolka dubulta tāds pārgājiens. Un tas ir 136 km garš pārgājiens, kas jāveic 55 stundu kontrollaikā. Tas arī ir uzdevums, kas ir dabā, un tad cilvēks sajūt šo jūru, šis smilts, visu to, kas tur ir, zvaigznes debesīs. Bet nereti arī gadās tā, ka cilvēki nojūt šo ceļu pēc šī pasākuma, kardināli maina savu dzīvi. Pārtrauc attiecības, maina dzīvesvietu, aiziet prom no darba, pieņem kaut kādus lielus lēmumus savā dzīvē, kuriem pirms tam viņiem nav bijusi dūša. Un šis gājiens, kā akas izsmelšana, tas nostrādā. Nevienmēr un ne visiem, bet tur ir kaut kas. Mēs noteikti parunāsim arī par Kolka dubulti, bet es gribu vēl pieturēties pie šīs akas, jo mums šeit ir aizvadītas jau vairākas sarunas ar dažādiem piedzīvojumu meklētājiem, ko nu katrs dara. Un mēs pie līdzīgas atziņas nonākam, ka jā, kaut kādā ziņā tas process izsmeļ. Fiziski tas ir izaicinoši, emocionāli tas ir izaicinoši un kaut kāda attīrīšanās tur notiek. Bet ir kaut kāds arī ieguvums. Vai tajā kā kaut kas līst arī iekšā, vai tur tikai viss tiek ņemts ārā tajos gājienos un citos izaicinājumos? Cilvēks, man liekas, veicot kādus uzdevumus, kuriem viņš sākotnēji, viņam liekas, ka viņš nav gatavs, viņš to nespēs, un ka viņš veic šos uzdevumus, tad līdzīgi kā datorspēlē, tu ej jaunā līmenī. Tu kļūsi stiprāks, tu zini daudz vairāk par sevi. Un jau vairāk mēs metamies šādās avantūrās, jo kaut kādā mērā tas arī veicina mūsu izaugsmi, pašizaugsmi, mūsu ambīcijas aug, mūsu ēstgriba aug, mēs esam gatavi darīt lielākas lietas. Tā ir tā pievienotā vērtība šādiem piedzīvojumiem. Tu iepriekš minēji, ka pievienotā vērtība piedzīvojumiem ir tā dabas klātbūtne. Tur ir skaisti vai kaut kas cits, bet šķiet, ka šajos piedzīvojumos dabas klātbūtnē bieži vien ir arī ļoti liels izaicinājums. Kas ir tev bijuši lielākie tādi dabas spēka radītie izaicinājumi, kurus tu esi mēģinājis pārvarēt? Viens no spilgtākajiem notikumiem, kur bija šī cīņa ar dabu, bija, tas jau ir sen atpakaļ, tā jau ir cita dzīve, bet skrējiens apkārt Fudzi vulkānam Japānā, kur bija ļoti sliktos laikapstākļos, miglā, ļoti spēcīgā lietu jāpārvar kliņšu kors, un tas bija jādara pēc apmēram 30 stundām jau virzībā. Un tur tu liekas, ka tu atmetīsies, bet tev pa virvi jākāp augšā pa klinti, un tur dubļi un viss slikti, un tev vēl kontrolēks, kas tev dzenās no muguras. Tas, man liekas, bija viena tāda cīņa ar dabu, tāda epizode, ka likās, ka nevarēs.
Bet ir bijušas vairākas tādas, varbūt nelielākas epizodes, mazākos braucienos, kad ar jūras kajaku esmu bijis jūrā, kad es vēl, es neesmu labs laivotājs, bet esmu atrapies jūrā, kur ir viļņi, es nespēju novaldīt šo laivu. Peldoties, mums tie viļņi liktos forši, jo mēs tur varētu sisties un priecāties, bet tad, kad tu esi tajā laivā, tu tur ļoti cieši viņā sēdi, un tu zini, apmetīsies tā laiva, tev būs grūti tikt ārā, un tev vēl nav pozitīva peldspēja, varbūt, jo tev nav veste vai hidra, un tāds, tad tev ir bail no tās jūras, tev ir bail no katra viļņa, kas nāk. Un tad arī bijušas šādas situācijas uz ūdens tilpnēm. Nav bieži tādas bijušas, bet ir tāds brīdis, kad tu atskārti, ok, man tā jūra īstenībā ir baigais spēks. Kad tu visvairāk esi izjutis vēja spēku? Tas noteikti arī ir bijis kaut kur kalnos. Šobrīd es tev nepateikšu. Pagājušajā nedēļā es nebiju Tērvetē. Dažiem tur es būtu to izjutis, bet man šeit tas ir bijis noteikti kādos kalnu trekingos, kur pārējām pūšu kāds ar gaiteni tas vējš. Bet šo es to nevaru atcerēties. Es noteikti zinu, ka ir kāda spilgta epizode bijusi, kur mēs ar draugiem braucām, kas agrāk arī diezgan populāra nodarbe bija, kad vētrās brauc uz molu un skatās, kas tur notiek. Es domāju, ka tur varbūt ir kāds pūtiens arī dabūts tāds stiprāks, bet vējš ir tāda lieta, interesanta dabas parādība, sauksim to tā, kad ir saulaina diena, vējš mums vispār neuztrauc. Mēs vienmēr domājam par lietu, ka būs apmācies un tumšs un līdz lietas un viss slikti. Bet vējš, jāsaka godīgi, vējš ir daudz... Vējš arī ir diezgan nepatīkama lieta, ja tu esi kaut kur kādā gājienā pāri šīm klajajām virsmām, kā piemēram Zviedrijas ziemeļos populāra pārgājiena taka, Karaļtaka, un tur nav kur patvērties, un ka vējš tur ieskrienās, tad ir, tu no vēja nevar nekur patvērties. No lietas tu ielīdīs lietas, ja kā vēl kaut kur, bet vējš, tas tev tik ātri var izsūkt tevi tukšu un nosaldēt. Sākumā liekas, ka nekas, bet vējš ir... no vēja jāuzmanās. Un kā ir ar tavām attiecībām ar saules spēku? Kad tev tas tiešām dod spēku un kad tev gribētos to sauli bišķiņu mirklīti izslēgt, lai bišķiņu vājāks tas starojums? Ar sauli ir tā, ka es vienreiz esmu ļoti smagi apdedzinājies, un tagad man ir tāda bijība, jo mums bija viens tāds pasākums, arī trekings, kur mums bija jābrien diezgan ilgi pa sniega laukiem. Un bija diena kā šodien, debesis zils, spilgta saule, temperatūra nepārāk augsta, 25 grādi. Un es nesmērējos ar sauleskrēmu, likās, būs labi, taču nekas nebūs. Man taču nekad nepieķer drusku brūns un viss kārtībā. Un dienas beigās es secināju, kad esmu apdedzinājis savu seju, un man nāk nost āda, ir čūlas aiz ausīm, uz vaigiem, un diezgan smagi apdegumi. Un šīs sekas vēl izjūtu šodien. Un, ja restīvi āda ir bojāta, ja es vēlreiz viņu apdedzināšu, tad tur nebūs labi. Un tas bija pirms pāris gadiem šis notikums. Un, kad liekas, ka jau galva uz pleciem, un tu zini, kas jādara, bet kaut kā tāda viegla prātība, un tas maksā dārgi. Līdz ar to no saules šobrīd es arī diezgan vairos. Tu saki, jāvairās no saules, no vēja, ūdens izraisa bijību. Kāda tava attieksme kopumā ir pret tiem dabas spēkiem? Cik daudz tur ir vienkārši respekts, cik daudz tur ir jāiet cīnīties, cik daudz ir jādomā, kā sadarboties? Kā tu skaties uz to, plānojot savus piedzīvojumus? Man liekas, ka nav, ja tu redzi nelabvēlīgas laikapstākļus kādā no šīm trim frontēm, vējš, ūdens, saule, neviena virsotne nav tā vērta, lai tur izskētu, lai dotos kaut kur ceļā ar savu vai citu drošību, tikai tāpēc, lai izpildītu kaut kādu mērķi. Līdz ar to es vienmēr ļoti skatos uz laikapstākļiem, jo īstenībā laikapstākļi diktē lielu daļu no mūsu mugursomas satura vai ragavas satura, ko mēs velkam ziemas ekspedīcijās. Un laikapstākļi tā ir tā lieta, ko tu visu laiku skaties un vēro arī organizējot pasākumus nedēļu pirms 3 dienas. Un tas tev līdz pat pēdējai stundai tev nosaka ļoti daudz, kā tu rīkosies, lai maksimāli droši viss notiktu. Bet es atceros vienu ļoti svarīgu lietu par ūdeni. Es nesen esmu aizrauties ar niršanu.
Un tad esmu ieraudzījis ūdeni pilnībā no citas skatu punkta, jo agrāk es ūdeni tikai skatījos no virspuses, vai ne, mēs tur braucam, peldamies. Bet, kad es sāku nirt, tad tu saproti, ka liela daļa pasaules ir zem ūdens. Un ka tas, kas tur notiek, jūs nevarat pat aptvert, cik tas ir aizraujoši. Un tur zem ūdens atkal ir citas bīstamības, kas ir ar spiedienu, tur ir cita matemātika, bet kas tur notiek, jums ir jāpamēģina iznirt. Tas ir piedzīvojums. Tu esi cilvēks, kurš tiešām izmēģina ļoti daudz ko. Tu gan kāp kalnos, tu nirsti zem ūdens, lai ieraudzītu tās dažādas pasaules. Un, kā tu saki, tu ieraugi kaut ko pilnīgi jaunu. Vai tu vari padalīties ar to, kā visi šie tavi piedzīvojumi, tavuprāt, ir mainījuši tavu perspektīvu vispār uz to, kā tu raugies uz pasauli? Vai cilvēks bez šīm pieredzēm var ieraudzīt to tā, kā tu redzi? Droši vien 1:1, protams, ka nē, bet tomēr. Pirms gadiem 5, 7, kad es ļoti aktīvi ceļoju, biju visās pasaules malās un piedalījos dažādās avantūrās, piedzīvojumos. Tad atgriežoties šeit uz zemes ikdienā Rīgā, tev ir baigā jauda un darbs, un tāda darba spējas tev ir milzīgas, un tu atkal meklē jaunas piedzīvojumus, kur rauties, ko darīt, un tu gribi ārā. Tu gribi tajā lielajā pasaulē redzēt visas tās lietas, sajust, sagaršot, jo tev ir tāds diezgan arī no tevis staro dzīves prieks, un tu spēj uzlādēt citus. Bet pēdējos gados, es teiktu, sākot no kāda, Covid varbūt ir slikts, tāds, pie Covid mēs vienmēr varam kaut ko pieāķēt un pateikt, Covid pie tā vainīgs, bet es domāju, kādas citas lietas tās ir bijušas, kas manu dzīvi ir padarījušas tad krietni pelēkāku. Un, kad esi bijis ļoti ilgi tajā ikdienas skrējienā un vairs nesapņo tik daudz, jo ir sāksies tā kā pieaugušā dzīve, no kuras mēs visi bēgam, tad ir aizvien grūtāk ar katru gadu izrauties šādos piedzīvojumos un redzēt to pasauli, ja tu esi ar galvu lejā, iekšā datorā, iekšā kaut kādos papīros, un tas laiks skrien šausmīgi ātri. Es nezinu, cik jūs esat veci un kā, bet pēc gadiem es neteikšu, pēc cik tas laiks sāk skriet, bet vienā brīdī tas dienas skrien kā nedēļas, un nedēļas, tā kā šausmīgi ātri viss notiek. Bet jā, šobrīd ir tā, ka es gribētu būt tas kas es biju pirms 5, 7 gadiem, bet es gribu atkal tik daudz ceļot un darīt, bet laiki ir mainījušies, un ir jāstrādā ar to, kas ir. Tad kaut kādā mērā tas piedzīvojums, izaicinājums, augstākais uzdevums ir tas, kas ļauj it kā pastiept to laiku, izbaudīt viņu pilnvērtīgāk, vai tā varētu to teikt? Dzīve kopumā kļūst kvalitatīvāk. Tad tu izjūti daudz spilgtāk dažādas sajūtas, un tev ir dzīves prieks, jo mēs jau dzīvojam, lai mums būtu dzīves prieks. Un mēs mēģinām to atrast dažādās vietās, bet šobrīd mēs esam ieslīguši tādā apmānā, ka mums nelielas ierīces vai kaut kādas aplikācijas dos šo dzīves prieku, bet tas drīzāk strādā pretēji. Lēnām tuvojoties tēmai par kolektu bulti, sākumā par garajiem pārgājieniem kopumā. Kas, tavuprāt, ir tas, ko par pārgājieniem, garajiem pārgājieniem nezina tie cilvēki, kur līdz šim ir gājuši, tur 20 km, 30. Kas notiek tad, kad tu pārvari, piemēram, 100 km robežu? Jo ilgāk pārgājiens pēc savas būtības ir zemes intensitātes slodze, mēs viņā ejam, mēs tur izbaudam. Pēc kaut kāda laika, es teiktu, vai tās ir pāris dienas, ja tas ir ļoti garš posms, vai arī, piemēram, tie paši kilometrāži tiek sasniegt 60, 70, sāk līst ārā vecās traumas, lietas, par kurām mēs bijām aizmirsuši, kaut kādas ceļu traumas, potīšu, muguru problēmas, un tas lēnām ar šo zemo intensitātes slodzi, kā tāds ļoti piekrauts vilcienu sastāvs ripo, un tas lēnām tev atkal tuvojās, un tu sāc izjust šīs sen neizjustās sāpes. Tā ir viena lieta, nāk ārā vecās traumas. Otra lieta, pēc kaut kādas konkrētas distances, kad mēs ejam šīs garās distances, 100 un vairāk kilometri, mēs sākam uzzināt daudz jaunu par sevi. Mēs sākam uzzināt, cik ļoti mēs esam tādi čīkstuļi, cik ļoti mums patīk komforts, un mēs saprotam, kas mēs esam.
Tas ir arī viena lieta, kas nāk ārā. Un ja mēs vēl neejam vieni, bet ar kaut kādu baru ar cilvēkiem, mēs sākam redzēt, kādi viņi ir īstenībā, un kādi mēs esam, un kāda ir mūsu ikdienas dzīve. Vai, tur nāk ārā tādas labas patiesības. Kurš tev pašam grūtākais kilometrs parasti? Savākt bāzi. Es vienmēr, ja man ir jāskrien kāds treniņš vai kaut kur jābrauc vai jāiet, visgrūtāk ir savākt to sākumu. Vismaz kāds 30-40 km. Pēc tam jau, kad tev ir tā bāze, labs piemērs bija, mēs pirms pāris nedēļām nobraucām visu Gauju ar laivām. Tie 420 km. Pirmās dienas tu tur vāc kaut kādas 30, 70 km, un tu zini, ka tev ir 420. Tas vispār nav nekas, ko tu tagad nobrauc. Bet tagad, kad tu pārēji pār 200, 250, 300, tu jau tā kā mēs jau esam nobraukuši. To psiholoģiski ir vieglāk uzreiz. Maršrutu kolka dubulti droši vien kāds varētu mērot, 4, 5 dienas, varbūt kāds grib sadalīt vēl īsākos posmos, bet tu paņem vairākus 100 cilvēku un saki, nē, jums šis ir jāizdara tādā vienā piegājienā. Kāpēc ir jāiet vienā piegājienā, nevis lēnu, garu, mierīgi un tāpat tās noiet to pašu distanci? Ir tāds labs teiciens, kad pie spiediena rodas dārgakmeņi vai arī lūst sērkociņi. Un tāpēc tas ir viens no tiem pasākumiem. Atceries, tu minēsi tās sarunas sākumā ir šis teātris izrādes, un tad ir šie pasākumi, kuros mēs vienkārši iemetam cilvēks, kur ir augstāks uzdevums, kas ir jāveic, kur mēs neiejaucamies, un cilvēks pats izspēlē šo izrādi ar dabas palīdzību. Un kolka dubulti ir šāds pasākums. Mums ir šī distance 136 km, kas ir jāveic 55 stundās. Mums vienalga, vai tu veiksi ātrāk, bet ja tu veiksi lēnāk, tu būsi zaudējis. Tev ir 55 stundas laika, rēķini, domā, izdari to. Un mēs pa ceļam tev palīdzēsim ar mūsu atbalstu nometnēm. Kāpēc šī distance no Kolksraga līdz dubultiem? Īsais stāsts. Mēs ar draugiem 9. gada vasarā, pirms 11 gadiem, nolēmām doties pārgājienā. Izvēlējāmies Kolksragu, jo tā ir tāda mītiska vieta Latvijā, kur beidzas zeme. Un mēs no turienes iesim uz Jūrmalu, uz dubultiem, kur mūsu draugam ir vecmāma, kas cep pankūkus. Mēs vienmēr Jūrmalā tur tusējāmies pludmalē, un tā bija mūsu pludmala. Un tad mēs domājam, iesim no Kolksraga uz mājām, uz mūsu pludmali. Un mēs bijām 7 cilvēki. Mēs distanci veicām 55 stundās, un mēs nogājām 3 cilvēku beigās. Tad vairāk kā pusi izstājās. Un līdzīgi ir arī statistika, ka mēs to pasākumu pārvēršam lielā masu pasākumā. Tā statistika ir diezgan līdzīga. Saki, kas ir tas, ko cilvēki ejot šādā pārgājienā vai arī citos visbiežāk sevi pārvērtē vai tieši otrādāk nenovērtē? Cilvēkiem ir krāmēja savās mugursomās daudz lietas. Tās mugursomas viņas nobeidz, respektīvi viņi pārgatavojās. Viņi tur ir pārstresojušies, ņem pārāk daudz lietas līdzi. Tā ir viena lieta, tātad šī pārgatavošanās. Otra lieta ir pretējais grāvis, vispār nesagatavošanās. Es pieteicos, es kaut kur tur iešu, un cilvēks nav nekad gājis garas distances, un tad viņš knapi tiek līdz pirmajai nometnē, kas ir 30. kilometrā. Viņš īsti nav dzēris, ēdis, un nezinu, kas viņam ir galvā noticis, un viņš tur ģīpst, un mēs saucam ātros, un mēģinām viņu no kāpām dabūt ārā. Tā kā arī ir šāda kategorija ar cilvēkiem. Cik tā gatavošanās vispār ir svarīga šādos piedzīvojumos, ne tikai, piemēram, tādā garā gājienā 55 vai mazāk stundās, bet arī citos piedzīvojumos, cik tam tu lielu lomu un nozīmi atvēli? Ļoti liela nozīme. Tā ir pusi no pasākuma, līdzīgi kā Ziemassvētkus gaidot. Tad, kad mēs gatavojamies tiem Ziemassvētki ir daudz jaukāki, jo paši Ziemassvētki ir tikai tās 3-4 stundas pie galda. Bet tas viss process, tās visas nedēļas, ko mēs gatavojamies, tas rada to vērtību beigās šiem pasākumiem. Tāpēc es vienmēr arī cenšos pirms kaut kādiem piedzīvojumiem. Mēs tiekamies ar cilvēkiem, mēs ejam, mēs darbojamies kopā, iepazīstamies. Un tas jau ir tas pasākums īstenībā, ko viņi meklē. Viņi meklē tos cilvēkus, tos līdzīgi domājošos. Un tad jau tas, kas notiek ārzemēs vai tepat, tā kulminācija. Un pēc tam jau ir afterparty un viss pārējais, ka tas nav viens pasākums, tas ir pasākumu kopums. Tas ir viss decembris, nevis tikai 24. decembris. Gatavošanās droši vien kaut kāda daļa no tās ir arī maršruta iepazīšana. Cik reizes pašam tev
ir jānoiet kāds ceļš vai jāizbrauc kaut kāda upe, lai ņemtu līdz citus, vai arī tu vienkārši dodies ceļā un jūs visi kopā atklājat to, kāda tā daba vai tas izaicinājums tur priekšā ir? Kad es dodos pirmo reizi ar cilvēkiem kaut kur, tad, protams, ir interesanti, bet ir daudz lietas, kurām tu visu laiku uztraucies, jo tu vienkārši nezini, kas ir aiz tā stūra. Ir maršruti, kurus esmu veicis 6 un 7 reizes, un jāsaka godīgi, šausmīgi garlaicīgi atkal doties tur. Bet tāda ir tā specifika. Un tad tāds saldais punkts, es teiktu, ir 3 reizes. Kad esmu 2 reizes izgājis maršrutu, es zinu, kas ir aiz katra stūra, apmēram. Un tad 3. reizi maucot, jau jūties diezgan pārliecinoši, jo zini, cilvēki vienmēr jautā, cik tālu. Kas tur būs? Kas tur būs? Vai tur būs kaut kas? Un tad es zinu atbildes uz šiem jautājumiem. Tu pats esi ar kaut kādu iemeslu, kāpēc tu dodies šajos ceļos. Katram ir šis savs, droši vien, individuālais iemesls, kas stāv apakšā. Bet kāds ir tavs iemesls aicināt citus cilvēkus šajā ceļā? Jo kā tu stāsti, tu organizē dažādi tipi pasākumus uz ūdens, kalnos, gar pludmali. Kāpēc tu vēlies tik daudziem parādīt šos variantus, kā pavadīt savu dzīvi? Man liekas, tas ir man negribēs lietot vārdu profesija. Tas ir vienkārši tas, ko esmu atklājis, ka man patīk darīt. Man sanāk, es tā gribētu domāt. Jā, ir cilvēki, kas strādā maiznīcā, ir cilvēki, kas programmē kaut ko, un ir jābūt arī tiem, kas ved kaut kur cilvēks, kas ir tie gidi. Un tad es sev redzu, ka iespējams es esmu šis cilvēks, un tas ir mans darbs. Tas ir tas, ko es daru un kas man patīk. Viena daļa no tā, kur tu viņus ved, ir bišķiņi arī diskomfortā. Kaut kādā ziņā tu atsakies no iespējas, gulēt nevis tur teltī, kaut gan telts gulēšana, kā mēs zinām, arī var būt ļoti komfortabla, bet tu negulīji viesnīcā vienmēr ar 5 zvaigznēm un baltiem palagiem. Kas ir tajā diskomfortā? Kāpēc tas ir tik svarīgi šo piedzīvojumu laikā? Nedaudz palabošu tevi, man šausmīgi patīk komforts, bet tas komforts kļūst daudz patīkamāks un izbaudāmāks, tā, kad tu esi padzīvojis misenē vairākas dienas vai mežā vai tādos apstākļos, kur parasti negribētu palikt. Un tajos pasākumos ko es organizēju, mēs parasti cenšamies darīt tā, kad ir šīs abas galējības. Ir šī milzīgā slodze, kur tu vari beigās no tā noguruma, tev vienalga, kur gulēt. Vienkārši tu gribi parubīties kaut kur. Un jo ilgāk arī, kas ir interesanti, jo ilgāk tu esi smagos piedzīvojumos, jo diezgan strauji krītas tavas prasības pret komfortu, kas ir komforts, un tev vajag daudz mazākā ikdienā. Un, piemēram, arī minēšu mūsu piemēru ar Moblānu pārgājienu. Mēs kapājām 7 dienas, 200 km pa kalniem. Mēs veicām maršrutu, ko normāli cilvēki veic 12, 14 dienās, bet beigās mēs gājām uz spā, sēdējām uz jumta džakūzī, gājām pirtī, kieks gāja uz masāžu, un ir šīs galējības. Un tur arī ir tāds amerikāņu kalniņš ar šīm sajūtām. Tā kā man ļoti patīk komforts, man arī patīk redzēt to ļoti tālo diskomfortu, bet es vienmēr zinu, kad būs tā komforta sala, un tas man sniedz tādu mierinājumu. Vēl viens piemērs. Mēs taču pirms 2 gadiem bijām pārgājienā, Elīna, kur mēs gulējām mežā ziemā, un no rīta piecēlāmies. Un pirmā lieta, ko mēs darījām, mēs bijām spā. Mēs peldējāmies baseinā un gājām kriosaunās un pirtīs, un tas bija šausmīgi. 2 lietas, kas nesliekas kopā. Mēs tikko pieceļamies armijas bāzē pamestā, tumsā, ziemā, sniegā, un pēc 5 minūtēm mēs esam spā. Labi kontrasti. Visnotaļ. Tu esi redzējis ļoti daudz cilvēkus, kuri pārvar šo diskomfortu, pārvar šīs distances vai jebko citu. Un tu
man gribētos teikt, es cilvēks, kuram ir tāda laba izlase, un tu spēj novērtēt, kas ir tas, kas cilvēkos izmainās pēc tam, kad viņi tiekot pāri visām šīm grūtībām sasniedz finišu. Tu jau nedaudz ieskicēji, bet vai tu vari izvērst? Cilvēku pašapziņa ceļās. Es teiktu, viņš kļūst raksturā stingrāks, un viņš ir pārliecinātāks par sevi, un tas arī atspoguļojas visās viņa tālākajās dzīves kaut kādās brīžos, ka jāpieņem lēmums. Viņš varbūt atsaucās uz to brīdi, ka viņam toreiz bija grūti, viņš gribēja izstāties un raudāja pieturā kaut kur upes ciemā, bet viņš saņēmās un to izdarīja. Un tas dod raksturam, tas tev dod pašapziņai, un mums ir tik svarīgi, lai mēs būtu mierā ar sevi un lai mēs justos lepni par sevi. Un man liekas, ka šādos pasākumos, kad tu veic šos uzdevumus, kuriem tu varbūt sākotnēji neesi gatavs, bet kur tu izspied cauri, tu esi lepns ar sevi. Tu taču biji lepni ar sevi, kad tu nogāji uz kādu kalnam. Joprojām ik brīdim lepojos, bet ir cilvēki, kuri kaut kādā brīdī sāk lūst. Un tad ir divi varianti. Viens ir viņi tiešām vienkārši salūst, un otrs ir tajā lūzuma brīdī, vai Mārtiņš vai kāds cits cilvēks nāk un palīdz tikt tālāk. Kas ir tas, ko tu saki tiem cilvēkiem, kuri ir savā piedzīvojuma vai pirmajā trešdaļā vidū vai jau pavisam tuvu beigām, un tu redzi, ka tur ir potenciāls lūzuma brīdis, un tev ir iespēja to salabot? Kādu šo jautājumu formulēju man jau galvā bija vairākas epizodes no dažādiem pasākumiem, un es šos lūzumus varētu sadalīt divās porcijās. Pirmā ir tā, kas cilvēkiem notiek pirmajās dienās vai stundās, kad viņi saka, es vairs nevaru, man ir tik grūti, es tomēr braukšu mājās. Un tu zini, ka tas ir vienkārši, viņš nezina, ko viņš ir spējīgs, viņš vienkārši čīks, jo viņam nedaudz sāp rokas, viņam kaut kā nērti. Un mums bija piemērs, tikko arī braucām Gauju. Otrās dienas rīts, meitene atpaliek, viņai grūti iet, un viņa saka, pats, es braukšu mājās, es jums esmu kā ēnkurs, es nevaru, mums vēl 7 dienas jābrauc. Bet beigās es zināju, ka tur vienkārši vajag iedot laiku, 2, 3, 4 dienas. Beigās viņi bija pašā priekšā, viņi pirmā aizbrauca līdz jūrai, ielika visai grupai pa pusdienu, un viss bija kārtībā. Un ir tātad šis pirmais lūziens, kas cilvēkiem nāk, jo viņi vienkārši nezina, uz ko viņi ir spējīgi. Un to vienkārši vai nu vajag paklusēt, vai vienkārši vajag teikt, ka nē, maucam tālāk, viss būs fine. Un tad ir šī otra porcija, kas ir, kad cilvēki ir jau otrā galējībā, ka viņi ir sev aizmocījuši tik tālu, ka tev viņam vajag pateikt, nē. Šeit mums tagad vajag apstāties, jo tas neizskatās labi. Tu jau tur dari sev pāri, un tas vispār nav veselīgi. Kad cilvēki negrib apstāties, ka viņi ir atkal iegājuši tajā režīmā, ka man to obligāti vajag, man to vajag kādam pierādīt vai nopublicēt kaut kur, man to vajag izdarīt. Un tad ir šī otra galējība. Tā ir bīstamāk daudz. Tā pirmā, tas vēl ir bērndārs. Tā otra, tur reizēm nevar cilvēks pārliecināt, kad pietiks. Kur tu novelc to robežu, kad kļūst, kā tu saki, jau bīstami, vienalga vai veselībai vai dzīvībai, un kur tas ir vienkārši, mēs kāpjam ārā no mūsu komforta zonas, mēs esam bišķiņi ekstrēmi, mēs te sevi izaicinām, jo tur ir robeža. Ļoti daudz. Šis ir tāds astrāls jautājums. Tur viss atkarīgs no apstākļiem, kādā mēs esam, kas mēs esam, kāds ir mūsu stāvoklis, un ļoti daudz. Vajag man ļoti daudz zināt. Es tā nevaru šobrīd pateikt, man nav zināmās detaļas, kas notiek. Bet pārsvarā, pirmkārt, tu redzi, kad briest sūdi, tu jau viņus redzi. Tu jau nereiz vien kaut ko tādu redzējis, tu jau redzi kaut kādas patērnas, kas atkārtojās. Un labs gids jau redzēs jau pa gabalu, ka briest kaut kas, un jau pieņems lēmumu laicīgi, varbūt iespējams pārāk laicīgi, kad cilvēkiem liksies, ka jau vecīt, tu kā esi pārāk piesardzīgs, tā kā chill, viss būs fine, bet tu jau redzi, uz ko mēs ejam, un tu jau iespējams pieņem lēmumu tad, kad jau pārējie vēl to neredz. Nedaudz jau apkopojot mūsu sarunu, vai tu vari pateikt, kas ir tās sastāvdaļas, kas ir nepieciešamas, lai cilvēks varētu piedzīvot to mainošo pieredzi, par kuru tu stāsti, kas tavuprāt, ir tā svarīgā šajos piedzīvojumos? Kas ir tas, kas ir nepieciešams, lai
to aku varētu tiešām Es teiktu, iztīrīt? ka ir divas svarīgās komponentes, kas ir augstāks uzdevums. Kāpēc mēs to darām? Un tam uzdevumam jābūt ļoti vienkāršam. Mums ir jātiek no šejienes uz turieni, vai tādam ļoti saprotamam. Tātad augstāks uzdevums ir pirmā lieta, kas mums vajadzīga. Otrā, mums ir vajadzīga kompānija. Vai nu tas ir pāris cilvēki, vai suns, vai mums ir vajadzīgs kāds, ar ko dalīties. Jo nereti šādos pasākumos vai piedzīvojumos, kad mēs veicam šo augstāko uzdevumu, mums ir tik daudz sajūtas un negācijas un kaut kas tāds, ko mēs gribam ar kādu dalīties. Un mums vajag ar to dalīties, lai mēs varētu sevi iztukšot. Un arī cilvēki, kas dodas vieni garos pārgājienos, viņi taču visu laiku postē, visu laiku viņi nevar likt mūs mierā. Lai grāmatu sarakstu pēc tam. Jā, viņiem vajag sevi iztukšot. Un tāpēc otra svarīgā sastāvdaļa ir kompānija, bet laba kompānija. Un pie tā es arī parasti strādāju. Skatos, lai mums tā kompānija ir laba. Jo pietiek ar vienu cilvēku, kas neiedars vai kas kaut kā tur neiet kopā, tad tas viss diezgan ātri var kļūt arī nebaudāms. Un trešā lieta, protams, ja tas augstākais uzdevums mums notiek kādā foršā vietā, kur ir kalni vai plaši akvatorija vai palmas vai smilšu tūkstneši, tas jau ir tā jau kļūst par filmu. Tad jau. Bet svarīgs ir šīs divas lietas – augstāks uzdevums un laba kompānija. Noslēgumā es tev uzdošu jautājumu, ko es jautāju visiem saviem viesiem šeit. Tavā gadījumā tas pat ir īpaši spilgti. Tu burtiski radi sev apstākļus, kur tev ir grūti. Tu varētu to nedarīt. Tas nav tā, ka tu esi izvēlējies, es nezinu, kāpt vienkārši tur kalnā un tev ir tas vējš vai kaut kas cits, sasniegt kaut kādu virsotni. Tu principā bieži vien uzstādi sev kaut kādu mērķi, kur tajā mērķi jau iekšā ir tas, ka tas būs apgrūtinoši. Pieņemsim, iet no Kolkas uz Dubultiem 55 stundās, nevis nedēļu. Tas jau ir mākslīgi paši izvēlēts, radīts sarežģījums. Tu izvēlies to darīt, bet tu varētu to arī nedarīt. Kāpēc tu tāpat to dari? Redzi, cilvēkiem patīk lietas, ko viņi nevar dabūt, vai kas ir grūtas, vai prestižas, vai restīvi tu radi šo prestižu ar šo apgrūtinājumu. Un cilvēkiem, padomā pati, tev ir iespēja izvēlēties ļoti daudz ceļojumus, uz kurien braukt. Un tu nebrauc ar novatūras autobusiem, ar veciem cilvēkiem uz kaut kurien. Tu gribi kaut kādu akciju, tu gribi spriedzi, tu gribi kaut ko, no kā tev mazliet bail, tu gribi piedzīvojumu. Un ir ļoti labs teiciens par to, kas ir piedzīvojums. Piedzīvojums ir kaut kāda lieta, kurā mums iztrūks ļoti daudz būtiskas informācijas, no kuras, un līdz ar to mēs esam tādi mazliet trauksmaini, bet patīkami. Tas ir piedzīvojums. Un, kad cilvēki piesakās kaut ko dubulti, viņi zina, ka puse no visiem nenoies, un tas ir piedzīvojums. Un viņi nezina, kāds būs iznākums. Un līdzīgi arī šajos braucienos, kur mums ir tik un tik dienas, lai nobrauktu to distanci. Un tas uzreiz rada tāda disciplīna arī, un tev ir tāds trauksme, un tev tās sajūtas beigās ir daudz spilgtākas. Paldies tev, Mārtiņ, par to, ka tu dalījies savās spilgtajās sajūtās un iedvesmoji kādu varbūt pat no darba, ejot mājās, uzstādīt savu mērķi, nokļūt tur nevis 30 minūtēs, bet 20, piemēram. Būs sarežģītāk. Paldies tev, Mārtiņ, ka Paldies! atnāc.